Tūkstošiem gadu cilvēce ir cīnījusies nežēlīgu cīņu pret novecošanu. Tagad šī cīņa varētu būt galā. Zinātnieki iespējams ir atklājuši veidu, kā to atgriezt atpakaļ, bet kas notiks, ja šīm zālēm būs nāvējoša cena? Es esmu Džošs, un šodienas raidījumā The Infographics Show mēs izpētīsim zinātni un riskus, kas saistīti ar novecošanas apvēršanu. Mēs vienmēr esam domājuši, ka novecošana ir vienkārši mūsu ķermeņa nolietošana, līdzīgi kā dators, kas pamazām sabojājas. Izrādās, ka tas varbūt nemaz nav bojāts aparatūras jautājums. Varbūt tas ir vairāk līdzīgi kā bojāta programmatūra. Bostona laboratorija apgalvo, ka viņi ir atraduši mūsu šūnu rezerves kopiju, oriģinālo, nebojāto versiju, kas glabājas mūsu ķermenī. Pārslēdzot molekulāro attiestatīšanas slēdzi, viņi dažu nedēļu laikā dzīvnieku audos izdzēsa līdz pat 57% bioloģiskās novecošanas. Tagad ASV pārtikas un zāļu pārvalde dod zaļo gaismu cilvēku izmēģinājumiem, un tie varētu sākties jau 2026. gada aprīlī. Jūsu šūnas iespējams vairs nekad nenolecos tāpat kā iepriekš. Harvardas biologs dr. Davids Sinklers kopš 90. gadiem pēta novecošanas informācijas teoriju, jeb ITOA. Gadiem ilgi cilvēki domāja, ka novecošana ir tikai DNS bojājuma laika gaitā, taču ITOA šo priekšstatu apgriež kājām gaisā. Novecošana notiek tad, kad mūsu šūnas zaudē instrukcijas, kas tām norāda, kā saglabāties jaunām. Visām mūsu šūnām ir vienāds DNS. Tas ir tas, kas padara cilvēkus par cilvēkiem un mušas par mušām. Taču šūnās ir arī cita instrukcija kopa, ko sauc par epigenētisko informāciju. Šīs atzīmes norāda šūnām, kurus gēnus ieslēgt vai izslēgt, nemainot paša DNS. Tās vada šūnu, lai tā kļūtu par ādas, plaušu vai jebkura cita veida šūnu. Atšķirībā no DNS mutācijām, epigenētiskās izmaiņas laika gaitā var mainīties, un tās potenciāli var tikt atgrieztas atpakaļ. Viņi izmantoja savu veidu bioloģisko pūlējumu, ko sauc par Jamanakas faktoriem, lai izdzēstu epigenētiskās skrambas un padarītu šūnas atkal jaunām. Šie mikroskopiskie ģenētiskie supervaroņi spēja pārprogrammēt šūnas, būtībā dodot tām jaunu sākumu. Patiesībā tas ir mazāk sarežģīti nekā izklausās. Jamanakas faktori ir 4 specifiski proteīni, ko sauc par OCT4, SOX2, KLF4 un CMICC. Apvienojot šos proteīnus, tiem ir unikāla spēja pārvērst parastas šūnas, tās augtajās inducētajās pluripotentajās cilnes šūnās, jeb IPSC. IPSC spēja pārvērsties gandrīz jebkurā ķermeņa šūnā. Kad jūs ievadāt visas 4 šīs vielas nobriedušās šūnās, tās attiestata šūnu identitāti uz jauneklīgāku stāvokli. Šī atklājuma potenciāls ir patiešām milzīgs. IPSC varētu izmantot jaunu audu radīšanai vai pat veselu orgānu audzēšanai transplantācijām. Tas izklausās neticami, taču ir viens āķis, un tas ir biedējošs. Ja izmanto pārāk daudz Jamanakas faktoru, šūna var pilnībā atgriezties tukšā cilmes šūnas stāvoklī, kurai nav nekādu norādījumu, par ko tai kļūt. Bez vadības tā var ātri iziet no kontroles, pārvēršoties par strauji augošu, nāvējošu audzēju. Galvenais vaininieks ir CMIC faktors, kas veicina šūnu vairošanos un vielmaiņu. Šis proteīns ir pilnībā veltīts augšanas veicināšanai, un tas ir tas faktors, kas virza pārvērtību no sākotnējās šūnas uz cilmes šūnu. Taču neprogrammēta šūnu strauja augšana noved pie viena – strauji augošiem vēža audzējiem, jeb audzēju veidošanās, ko sauc par tumorģenēzi. Šausminošā pavērsienā novecošanās ārstēšana kļūst par recepti supervēzim. Un tieši tas arī notika, kad laboratorijas pirmo reizi sāka izmantot Jamanakas atklājumu dzīvnieku šūnām. Kā to izsaka Sinklers, citām laboratorijām vajadzēja ievadīt visus 4 Jamanakas faktorus, un viņi atklāja, ka tas nogalina peles un izraisa audzējus. Tāpēc Sinklers un doktorants Huans Chens Liu nolēma izmēģināt vienkāršu, bet līdz šim nepamanītu eksperimentu. Viņi nolēma izslēgt problemātisko CMICC faktoru un eksperimentēt, izmantojot tikai pārējos 3. Viņi pievienoja antibiotika drošības slēdzi, kas ļauj viņiem ieslēgt vai izslēgt transformāciju. Pēc tam viņi inicēja šo kokteili pelēm, kuras bija kļuvušas aklas glaukomas dēļ. Eksperiments nevis izraisīja vēzi, bet patiesībā atgrieza pelēm redzi. Nākamais solis ir izmēģinājumi ar cilvēkiem. FDA tagad klusi ir apstiprinājusi pirmos cilvēku izmēģinājumus izmantojot šo metodi, taču viņi uzsver piesardzību, un tam ir ļoti labs iemesls. Šis antibiotiku drošības slēdzis varēja darboties pelēm, bet ja tas izgāzīsies cilvēkiem, sekas būs audzēji visā ķermenī. Sinkleram bija nepieciešams klīniskā pētījuma plāns, kas ļautu sākt cilvēku testēšanu, vienlaikus saglabājot riskus pēc iespējas zemākus, lai iegūtu FDA apstiprinājumu. Viņiem vajadzēja atrast ķermeņa daļu, kur jebkādas problēmas varētu droši ierobežot. Un tieši tāpat kā Sinklera sākotnējā veiksmīgajā eksperimentā, viņi izvēlējās aci. No pirmā acu uzmetiena acis nešķiet zema riska orgāns eksperimentiem. Noteikti ir jābūt mazāk svarīgai ķermeņa daļai, piemēram, āda uz kājas pirksta. Ir ļoti pamatoti medicīniski iemesli, kāpēc FDA un Life Biosciences, Sinklera uzņēmums, izvēlējās tieši aci. ACS ir slēgta bioloģiska sprādziena kamera. Tā ir ierobežota imūnsistēmas uzraudzība. Imūnsistēma tai nepievērš tik lielu uzmanību kā, piemēram, plaušām.
Un tas samazina iespējamību, ka tādas ārstēšanas metodes kā Sinclaira gēnu terapija izraisīs kaitīgu iekaisumu. Gēnu terapiju var arī tieši injicēt stikla ķermenī, želē veida vielā, kas aizpilda acis aizmuguri. Tas samazina risku, ka varētu rasties blakus parādības citās ķermeņa daļās. AQ ir viegli uzraudzīt ar neinvazīvu attēlu veidošanu. Zinātnieki var ātri un precīzi sekot līdzi ārstēšanas ietekmei. Tādas slimības kā glaukoma izraisa neatgriezenisku redzes zudumu, un pašlaik nav reģeneratīva ārstēšanas metožu, tāpēc acis ir lielisks kandidāts šāda veida terapijai. Ja šie pētījumi būs veiksmīgi, cilvēki varētu pievienot savām dzīvēm gadus vai pat gadu desmitus. Tas nozīmē, ka jums būs nepieciešams kvalitatīvs izklaides saturs, lai aizpildītu šo papildus laiku. Tāpēc noteikti nospiediet patīk, dalieties ar šo saturu un abonējiet, jo jūs būsiet šeit vēl ilgi. Life Biosciences klīniskais pētījums ar viņu formulu, ko sauc par ER100, sāksies 2026. gada sākumā. Šis nav vienkārši kārtējais medicīniskais izmēģinājums jaunai ārstēšanai. Likmes varētu būt daudz augstākas. Ja pacienta redzes nervi kļūs bioloģiski jaunāki un redze atgriezīsies, bioloģiskais pulkstenis būs oficiāli salauzts. Sekas cilvēces pastāvēšanai varētu būt neizmērojamas. Pasaules veselības organizācija lēš, ka uz planētas ir 2,2 miljārdi cilvēku, kuri cieš no redzes traucējumiem. No tiem miljardi cilvēku cieš no stāvokļiem, kurus varētu novērst vai kuri nav ārstēti, jo viņiem nav pieejama pamata aprūpe. ER100 varētu atjaunot redzi miljoniem cilvēku visā pasaulē, īpaši tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Un tas ir tikai sākums. Life Bioscience komanda uzskata, ka viņa tehnoloģijai varētu būt potenciāls pielietojums dzirdes zuduma, aknu slimību, plaušu slimību, muskuļu atrofijas, neirodeģeneratīvu stāvokļu un citu slimību ārstēšanā. Un, protams, ir arī svētais grāvs – pilnīga novecošanās procesa apvēršana. ASV vidējais dzīves ilgums pašlaik ir aptuveni 79 gadi. Citas attīstītas valstis, piemēram, Japāna, Šveice, Vācija un Austrālija, vidēji dzīvo līdz saviem 85. gadiem, kamēr mazāk attīstītās valstīs šis rādītājs svārstās no 64 līdz 76 gadiem. Iedomājieties, ka vidējais dzīves ilgums pieaug līdz 150 gadiem, pateicoties ER100 novecošanās apvēršanas efektiem. Kurš gan negribētu dzīvot divreiz ilgāk? Īpaši, ja jūsu ķermeni varētu atjaunot ar vienas pogas spiedienu, vai precīzāk sakot, ar vienkāršu gēnu terapijas injekciju. Sapnis par darbu līdz pensijai 60 vai 65 gadu vecumā tiktu sagrauts. Ja vidējais dzīves ilgums būtu 150 gadi cilvēkiem, visticamāk nāktos strādāt līdz pat krietni pāri 100 gadu vecumam. Tradicionālā pensionēšanās 65 gadu vecumā vienkārši kļūtu neiespējama, un arvien vecākajai strādājošo populācijai būtu nepieciešami karjeras pārtraukumi, nepārtraukta izglītība un mūža izglītība, lai saglabātu savu aktualitāti. Planēta jau tagad cieš no galējas un pieaugošas bagātības nevienlīdzības. Vecākās paaudzes parasti uzkrāja vairāk kapitāla un kontroli pār resursiem nekā jaunākās paaudzes. Lielākā daļa pasaules jau saskars ar demografisko krīzi kritiski zemo dzimstības rādītāju dēļ. The Lancet Veselības metrikas un novērtēšanas institūts prognozē, ka globālie dzimstības rādītāji turpinās samazināties. Rietumeiropas kopējais dzimstības koeficients līdz 2100. gadam visticamāk samazināsies līdz 1,37. Tas ir krietni zem 2,1 līmeņa, kas nepieciešams, lai saglabātu iedzīvotāju skaitu. Globālajai populācijai novecojot un dzimstības rādītājiem samazinoties, ar vecumu saistītā nevienlīdzība sāk strauji pieaugt. 1989. gadā vecāka gadagājuma cilvēku mājsaimniecībām bija 3,8 reizes lielāks mediānais turīguma līmenis nekā mājsaimniecībām ar bērniem. Līdz 2013. gadam šī attiecība sasniedza 12,5 reižu. Šī nevienlīdzība tikai vēl vairāk pieaugtu, ja vidējais vecums dubultotos, ierobežojot ekonomiskās iespējas jaunākiem cilvēkiem. Ir arī veselības aprūpes apsvērumi. Kas notiks, ja pretnovecošanās tehnoloģija ļaus cilvēkiem dzīvot ilgāk, bet tā nesamazinās pamatā esošās ar vecumu saistītās slimības? Sabiedrībām var nākties saskarties ar 10 gadiem ilgu nespēku un hroniskām slimībām, uzliekot milzīgu slogu valdībām un jaunākajām paaudzēm, lai sektu strauji augošās veselības aprūpes izmaksas. Sinclairs apgalvo, ka tas, vai novecošanos var apvērst, tiks apstiprināts vai noraidīts 2026. gadā. Tā kā jaunās ārstēšanas metodes parasti vairākus gadus tiek pārbaudītas uz cilvēkiem, ir grūti būt pārliecinātam, ka ilgtermiņa drošība ir galvenā prioritāte. Kā tieši viņi plāno noskaidrot ER100 ilgtermiņa drošību viena gada laikā, tas nav skaidrs. Galu galā šķiet skaidrs, ka Sinclair tehnoloģijai ir liels potenciāls risināt vienu no cilvēces visnoturīgākajiem izaicinājumiem. Būtu muļķīgi to neizpētīt. Bet tieši tāpat kā ar mākslīgo intelektu, šķiet, ka neviens nav pārdomājis sekas pirms sākt to ieviest. Nemirstības vai kaut kā tam līdzīgi meklējumi, kā arī neskaitāmie miljardi peļņas, ko ER100 varētu nest, šķiet runāt daudz skaļāk. Un tas ir biedējoša perspektīva pārējiem no mums, īpaši, ja pētījumu veids tik pretrunīgi vērtēta persona kā Sinclairs.
Lai gan viņam ir daudz cienītāju un šķiet pietiekami daudz finansējuma, daudzi citi šajā jomā ir daudz mazāk pārliecināti par viņa teoriju, darbu un sasniegumiem. 2024. gada februārī uzņēmums Animal Biosciences, ko viņš līdzizveidoja, apgalvoja, ka suņu uztura bagātinātājs ir spējis atgriezt novecošanās procesu atpakaļ. Tādi zinātnieki kā Nirs Barzilais un Mets Kaberlēns kritizēja šo apgalvojumu kā pārsteidzīgu un komerciāli motivētu, un Kaberlēns nosauca Sinkleru par šarlatānu. Vairāki zinātnieki protestējot atkāpās no Veselības un ilgmūžības pētniecības akadēmijas, kā rezultātā Sinklers 2024. gada martā atkāpās no prezidenta amata. Šī un citu strīdu rezultātā daudzi zinātniskajā sabiedrībā ir aicinājuši būt piesardzīgiem attiecībā uz viņa darbu, uzsverot nepieciešamību pēc stingras pārbaudes un ētiskas komunikācijas. ERSINT izmēģinājumi daudziem rada vairāk neērtu jautājumu nekā aizraujošu atbilžu. Galvenais ir tas, ka pat ja mums tas nepatīk, pasaule bez novecošanas šķiet tuvojas kā ātrvilciens, un mēs esam piesieti pie sliedēm. Bet kas notiek, ja tu pārdzīvo visus, ko pazīsti, un visu, kas tev šķita svarīgs? Uzzini, kas ir tas, par ko pēdējiem cilvēkam uz zemes būtu jāuztraucas, un tas nav ēdiens, vai arī noklikšķini uz šī video.